Tagad sensācija. Notiek tiešā reprezentācija. Tagad firmas gadsimta jaunumi komēta nāk no tas sērijas. Jurim jauna draudzene uzradusies. Jurim Deiksnim, Deiksters, Šlemnagā, Jurka Juriš un citādāk viņu sauciet, kā gribat, ir uzradusies jauna draudzene un uz ilgu laiku, nopietni. Jurim Deiksnim ir beidzot jauna draudzene, un cerības, un ļoti liels cerības, ka tā draudzene viņiem būs uzticīga, un ka Juris viņiem būs uzticīgs, varbūt, ka būs, varbūt nebūs, tā jau redzēs. Sāksies jauna Ziepja opera, Juris un viņa jaunā draudzene, turpinājums sekos. Par kādu draudzeni runa, lai saglabātu intrigu, jā, tā kā visi šitie žurnālas reklāmas. Skatieties 2 vai 3 video iepriekš. Šitas ir pats vecākais, skrišu jebkurā variantā 2 video, tā ir šitajā pašā dienā, tikai tu bišku laiks, minūtes iepriekš. Tur būs arī rakstīts ar sarkaniem burtiem Jurim jauna draudzene vai kāds. Tu tādā redzēsiet, kas par draudzeni, kā viņi izskatās. Visiem tā interesē, cik viņai gāda, kādas ģimenes nākusi traļivāri, jā, vai biezi, vai nabagie, vai krāpsti, vai nē, vai ēst maga tā tālāk. Jā. Vai mācas ar sievas tev, sievas mātu un tā tālāk. Sadzīvot vai nē, karaču ir piedāvājumu. Par vīra tev, vīra sievas, bļet, karaču, bļet, radiem, bļet. Par vīra, kas viņi tāda? Tamā te jau daudzas arī vietējie prasa, vietējās. Jūri, kā tev būs kāda draudzene, trāļi vaļa. Es jau saku, man te viena šat piestāgāja pēc klimaksa. Nevajag jaunāku, saku, ja tik šod dirsnahu, lai salmetus makstātu, lai triperi noķertu, bļet. Ja mēs dabūšu tripert, man kājas nahu nogriezīs, uzreiz, bļet. Tā, nahu. Pārbaudīta, kur sievieti viena ir, jā, tā ir cita lieta. Bet tagad ir vēl viena jauna. Neteikšu, kas un kā. Tas ir firmas noslēpums. Apstīties 1 vai 2 video iepriekš. Kur rakstīts Jurim jauna draudzene. Tur viss, teiks, tagad tā kā kārtīgi reklāmas, jāsaglabā intrika, šitie saki. Tur viss tilps gaismā, tad jau manīs, kurā baznīcā zvanīs un tā tālāk. Un tad kad apskaidrosies, kad pazudīs migla, tad varēs redzēt tālumā, jā. Vajag kaut ko vēl pareklamēt. Tā draudzene, es ceru, ka būs uz ilgu laiku. Ar viņu, kas strādā var arī šitādu, mini mīkliņi, uzmini mani mīkliņi, kas ir Jurim jaunā draudzene. To draudzeni var arī šitādā teikt, pidžamā pat staigāt vai strādāt augstā laikā, nenosals ne viņa, ne Juris un tā tālāk. Viņu var pat iebast skapī, drēbis skapī, noslēpt, lai durvis un tā tālāk, lai neieroga. Tā, kā visas normāls sievietes. Vēl viens tāds firmas noslēpums, ka viņa māk izpasties tāpat kā visas pārējās sievietes pa visu gultu. Jā. Tagad būs, saucās, uzminiet, kāds vārds manai draudzenei. Kā sauc Juri jauno draudzeni tagad? Firmas noslēpums. Labi, beigsim filmēt. Bet tā kā pat, ka grāmatu autoris saka, galvenās tekstus neatklāsim, bet izlasīsim galvenās ieintriģējušās daļas, vai tā kā filma pēc, lai redzētu, lai būtu iemesls filmu skatīties, vai, preci pirkt, filmu skatīties, iet uz teātri, lasīt grāmatu, un ar piedēdājumu, vajag ieintriģēt. Ja kādam vajag kaut kādu stulbu aktieri, kaut kādas reklāmās, droši, es ar lielāko prieku. Droši, bez humoriem. Es vienkārši pagaidām, kamēr neesmu izārstējis kājas, kad būs izārstējis kājas, es strādāšu oficiālos darbos ar pēc iespējas lielāku darbu vēl pirmkārt. Mana sieva būs normāla sieva, man būs tikai viena sieva, man būs vismaz 4 bērni.
Un es tikai nezinu, no cik sievietēm, vai es 60 gados atradīšu savu 20 gadīgu, vai arī 60 gados es 4 veciniem iespaudīšu pa sīkiem, un katram sīkiem atrašu pa firmai. Tā jau redzēs. Un protams, ka mantojums arī būs bērniem tikai. Vienīgi, kamēr bērni 18 plus nav sasnieguši, tikmēr arī sieviete drīkstēs piedalīties. Sievai būs savs mantojums, pirmkārt. Katrai sievai būs pa firmai, pirmkārt, un katriem sīkiem būs pa firmai. Bet tāpēc man vajadzēs mana sievai būs jābūt gudrai. Daudz gudrai, ka nekā jūs daudzi visi kopā ņemat. Mana sieva būs alfasam, ka tāpat, ka es esmu alfasamiet. Skaidrs, bļeļ. Kucas nedēļ pistās, bombzones un dzērājus. Tā kā jūs pisāties ar visādiem cietumniekiem, zekiem, narkomāniem, dauniem, bļeļ. Tā arī pisīsies tālāk, bļeļ. Tev jebkura normāls tēvs un mamma iemācīs. Nekad nemeklē kaut kādus tur, bļeļ, pārākās, bļeļ, tur daunas dzērājas vai tādas, bļeļ, plānpartīgās, nahu, bļeļ. Meklē garīgi un fiziski veselu, pirmkārt. Tā sievietei pirmkārt būs jābūt no iepazīšanās brīža, viņai būs jābūt spējīgai vismaz vēl 10 gadus dzemdēt spējīgi, piedzemdēt pilnvērtīgu, veselīgu bērnu. To es viņa nedrīkst būt jaunāka par 20 gadiem. Jo no 35 gadiem jau pastāv risks, ka tur sūdīgi bērni var būt. Man tā viena piedāvājas, kur ir 35 gadi, es saku, kas tu galīgi slima? Es vēl pirmkārt tās kājas, kamēr izlāciešu paies, tur gadi vismaz 5 vai 10 gadi. Kamēr vēl pēc tam, kad būšu jāsēst kājas, man vēl jāstāvēt sevi kārtībā, lai es varētu meklēt normālu sievu, lai es viņai varētu katrai sievai pa biznesu mastā. Tai sievai jābūt, samēram, tikai priekšnecei jābūt. Pirmkārt. Es pēc tam tagad reāli atklāti pasaku pišas tādu, kuru pēc klimaks, un kurai tur seks, ja godīgi, viņiem pat tokam nevajag. Viņi vienkārši atnāk cilvēku, kuru strādā sieviešu kolektīvā, izkritīt sirdi, bļet, ierod vienreiz, bļet, normāli šņābjo mājās, viņa tur to nedrīkst darīt, tur sevišķi, zin, kā tur, kā šitie, bļet, ne komunālis dzīvoklis, bet mēram tā, bļet, kur, bļet, šaurība, bļet. Ka tur bija jāmāk filtrēt bazars un uzvedība. Un, ka zinu, bļed, to vecs cilvēks ar mājās un vēl kaut kas tur vēl, bļed. Trāļi vaļi, bļed. Ja manis gan var mierīgi atnākt, bļed. Ierojuši ņābīti, kārtīgi nopisamies, bļed. Pa vairākam reizēm visu, un ierojumi vēl ņābīti papļāpājiem, izskatam sirdi tur, bļed. Ānāk, tad es pastāstam viens otram, izskatam sirdi, paklausāmies labu mūziku, pēc tam mierīgi, pēc tam visādi katrs savu gaumi. Tur jautrās, lēnās, bļed, atceries šito dziesmu, zini, jā, un tā viņi tur sākam dziedot paši. Un tā arī man būs, tā kā radu saldojums. Man būs vecumdienas, man būs laimīgas, tikai tāpēc, ka vecumdienas izvēlējies pats, lai būtu normāls. Tas vienkārši tagad būtu pārāk garš video, lai cilvēki bezklausu kā saprast, kas par idiotu es, kas tāds esmu. Tāpēc, ka es visu dzīvi kaudas, es uz Spartaks tēloju idiotu un tēlošu. Spartaks tēloju īstu brīdi. Odisē tur kaut kādu nedēļu vismaz. Bet jāmāk arī tēlot ar mērķi idiotu, nevis tikai tāpatā, zinājis, niehu ģelit, bļa. Es jau varu stāstīt stundām, bļa, jums tik un tā dauņiem nepielikšu, jo jūs esat sukas mirstīgie, bļa. Es iepriekšējās dzīvojos, jā, es esmu bijis nāve, profesionāls killers, bļed, zaldāts, tur, bļed, VDVs pēc nāc, kas šitie kādi visi šitie kopā jūs tur te nosaukumiem, bļed, nav asasini, bļed, ralivādi, bet tas bija iepriekšējās dzīvojos, kas ir bijis, tas ir aizgājis. Šajā dzīvē es gribu dzīvot normāli. Tāpēc, es gribu nenogalināt nevienu cilvēku. Ja sanāks, tad būs labi, tad es varēšu šajā nākamajā dzīvē pacelties vienu līmeni vismaz augstāk. Varbūt. Ja es būšu labi uzvedies. Ja nē, tad, bļed, atkal kaut kādā sūdīgākā dzīvē, vēl sūdīgākā nekā šitie iemetīs, bļed. Juris nedzīvo sūdīgi. Juris pats iziet dzīves skolu, kur viņš pats saražojas. Juris te nav plienīs, kas ir, Juris te nav parāda vergs. Juris dzīvot izvēlas tādas apstākļus, kāda viņam sapmērina. Stop, bļed, tu beigsies video.